Tas ir viens no ievērojamākajiem jauno laiku arheoloģiskajiem atradumiem un ir UNESCO pasaules mantojuma objekts. Jā, bet šajā brīdī studijā esmu aicinājis Arnu Kaktiņu, pētījuma centra SKDS direktoru un Jānu Stroganovu, Nordea finanšu izglītības programmas vadītāju. Labrīt! 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 Nopietnas organizācijas divas. Esat kaut ko izpētījuši, bet tas pētījuma objekts bija latvietis vienkāršais, cik es saprotu. Viņa ekonomiskā izpratne spēja plānot, sabalansēt savus izdevumus ar ienākumiem, un bieži vien izskatās, ka laikam mums tas balansēšanas mehānisms ir stipri ierūsējis. Kā ir? Nu, es teiktu, jā un nē. Patiesībā tas pētījums drīzāk nosaucams par testu, respektīvi, ja runājam par to darbu, ko šeit ielikām mēs, tad mēs, Nordea banka ir izstrādājusi tādu nopietnu instrumentu, kā respektīvi iedzīvotāju finansiālo zināšanu testēšanu. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs noskaidrojām, cik tad labas šīs finansiālās zināšanas ir statistiski vidējam Latvijas iedzīvotājiem. Bet kas tiek ņemts par pamatu? Ko nozīmē labas, ja vidējas finansiālās zināšanas? Ko ietver šis jēdziens sevi? Varbūt es paskaidrošu, no kurienes vispār ir radies tas mūsu izstrādātais finanšu IQ. Vairākus mēnešus, jau sākot no pagājušā gada, mēs strādājām pie finanšu zināšanu standarta. Tātad mēs vēlējāmies nodefinēt lietas, kas katram iedzīvotājiem būtu jāzina par finansēm. Un tās mēs sadalījām 3 grupās. Tā ir personīgā budžeta plānošana, kredīti, ieguldījumi un uzkrājumi. Un tad katrā no šīm tēmām ir izstrādātas tādas lietas, kas katram cilvēkam būtu jāzina par finansēm. Diezgan tādas, es teikšu, samērā vienkāršas lietas, lai katrs varētu veiksmīgi pārvaldīt savu personīgo budžetu vai naudu, ko viņš ir nopelnījis savā darbā. Bet kāda ir tā cilvēka izpratne par šo sabalansējumu? Tās pirmās 2 daļas, es zinu, tas personīgais budžets ir tas, vairāk mazāk, ko mēs operējam ikdienā. Kredīti tiem, kur vai trakos gados ir paņēmuši lielos, vai ir tas mazais patēriņa kredīts, par uzkrājumiem grūti spriest. Šis pētījums kopumā parādīja to, ka iedzīvotāji mazliet labāk zina, kā jau teicāt, par plānošanu un savu budžetu, bet tā atšķirība nav ļoti liela. Savukārt ir krietni vājākas zināšanas tieši par pensijām, uzkrājumiem, ieguldījumiem. Kopumā es neteiktu, ka tie testa pētījuma rezultāti liecinātu par tādām ļoti dziļām un pamatīgām zināšanām. Kopumā tātad šajā testā varēja savākt 300 punktus, un vidēji statistiski Latvijas iedzīvotājs savāca 173 punktus, un tas jāsaka ir tāds stingri viduvējs vērtējums. Savā ziņā man tas bija pat pārsteigums, jo man likās, ka pēc visas šīs krīzes, visām tām daudzajām mācībām, ko, kā man likās, daudzi saņēmuši, tas zināšana līmenis varētu būt arī labāks. Bet viņš ir tāds, kāds viņš ir. Man patīk domāt, ka ja šāds pētījums tests tiktu veikts pirms 3 vai 5 gadiem, tad visdrīzāk tas rezultāts būtu vēl bijis sliktāks. Te man gan gribētos aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju zināšanu līmeni, jo, ja mēs atceramies, pirms 5 gadiem arī banku speciālisti deva padomus, un teica, ka viss attīstās, ņemiet droši kredītus, un pilsoņi sekoja tam visam. Kā beidzās viss šis stāsts, mēs arī visi zinām. Liels bankas ņēma un izrādījās aizgāt pa burbuļu, kas radīja finanšu krīzi. Un šeit ir ļoti būtiska morāla, arī saistībā, teiksim, ar šīm te finanšu zināšanām. Un tā ir tādas, ka cilvēkiem ir pašiem jādomā ar savu galvu, ka patiesībā visu cieņu bankām, bet tas nav pārāk gudri vārds vārdā paļauties un ticēt visam tam, ko arī bankas viņiem teiks vienā vai otrā kampaņā. Jāsaprot, ka bankām mērķis ir pelnīt naudu. Bankām ir jāpārdod savu finanšu produktu. Tas ir viņu misija, viņu būtība. Un viņas vienmēr to tā arī darīs. Bet lēmumus jau cilvēku vietā nepieņem bankas. Es tā neesmu dzirdējis, ka arī treknajos gados bankas būtu kādu ar roku dzelžiem slēgušas pie radiatoriem un spiedušas ņemt kredītu. Nē. Bija kaut kāda informācija, finālā cilvēks pats to izšķīrās izdarīt, balstoties to informāciju uz tām zināšanām, kas bija viņa galvās. Un tāpēc man šķiet, tas ir ļoti apsveicami, ka bankas nāk klajā šādu iniciatīvu, kurās viņi saka, klau, cilvēki, kļūstiet gudrāki, mācieties, veselīgāk uztveriet arī visu to, ko mēs dažkārt jums dažādās kampaņās stāstām. Es pat teiktu, ka šie, kā mēs viņus saucam, treknie gadi, tā bija tāda pirmā finanšu uzplaukuma vai šķietamā uzplaukuma pieredze, jo līdz šim mēs ar tādu, kā saka, mežonīgā kapitālismu tirgus produktu nebijām sadorušies. Vai mēs esam kļuvuši gudrāki šodien?
Man ir pārliecība, ka mēs esam kļuvuši gudrāki, jo mācība ir bijusi diezgan liela. Un cilvēki, ja nemācās no savām kļūdām, reizēm arī pamācās no citu kļūdām. Tā ir gudrības pazīme. Jā, pārsvarā ir otrādi. Jā, bet es domāju, ka daudziem no mums un arī man ir cilvēki, draugi, paziņas, kuri ir tiešām varbūt šobrīd grūtākā situācijā nekā ir bijuši treknos gados, ir zaudēti darbi. Un es domāju, ka tas arī liek ikvienam no mums padomāt, jo, diemžēl, tā ekonomika ir augšup iet un pēc tam iet uz leju tāda cikliska. Un ir skaidrs, ka pēc gadiem, neņemšos tagad prognozēt, 5 vai 10, atkal būs noteikti kāds uzplaukums un pēc tam kritums. Un tāpēc mēs gribam sagatavoties gan paši, gan arī dot informāciju un zināšanas Latvijas iedzīvotājiem par to, kā tad izvairīties no šīs situācijas nākotnē. Jo ir skaidrs, kad Vai tā ir varbūt tā, ka ir tā vecstāva patiesība, nemēģina tērēt vairāk nekā tu esi nopelnījis. Nevis plāno nopelnīt, bet esi nopelnījis. Tieši tā, tā realitātes sajūtai vienmēr ir jāpaliek. Un tāpēc arī mēs esam radījuši ne tikai to IQ, finanšu IQ testu, bet arī finanšu zināšanu rokas grāmatu, kurā tad var atrast atbildes uz visiem šiem jautājumiem, kas ir finanšu IQ. Un viņa nav milzīgi liela un bieza, bet te ir tiešām tādas pamatlietas, ko cilvēkam vajadzētu zināt. Un katram jau nav jāzina viss, tāpēc ir banku speciālisti. Un ja par kaut ko neesi pārliecināts, vienmēr var atnākt, pajautāt, es domāju, jebkuras bankas speciālistam un uzzināt kaut ko sīkāk. Tā ka te ir tādas pamatlietas, kas būtu ikvienam no mums jāzina par finansēm. Bet, jāatcerās ir tas, ko Arnis jau teica, ka pašam ir jāpieņem lēmums, pašam jādomā līdzi. Tieši tā, bet informācija jau var pajautāt. Tā kā to visu saliekot kopā. Bet ja mēs atkal tāda ikdienas, kas tad ir tas praktiskākais latviečs? Es negribētu dalīt, bet vienmēr jau tā kaut kā sanāk. Kas tad groza to maciņu vairāk? Vai teiksim, tas ir sievietes vai te ir tomēr kungi? Un kuri prātīgāki? Jāsaka, vai mēs nevaram šādi izdarīt? Šis pētījums mums šādus aspektus, diemžēl, nenoklāja. Mēs te vairāk skatījāmies, kādas ir zināšanas vienā vai otrā jautājumā. Bet, ja es tā mēģinu atcerēties citu pētījumu datus, tad kopumā Latvijas iedzīvotāji tavās finansu lietās ir salīdzinoši autonomijā. Man šķiet diezgan mazi tādas ģimenes, kur tā nauda tiek tiešām sabērta vienā lielā kolektīvā podā un to izrīkojās viens ģimenes vai mājsaimniecības loceklis. Parasti vairāk vai mazāk katram ir pašam sava nauda un tad kopīgi tiek finansēti kaut kādi lielāki projekti, lai gan atsevišķās mājsaimniecībās var būt dažādi. Savukārt, ja mēs skatāmies uz šīm te zināšanām, un atsevišķiem individiem, tie jāsaka, ka tā iedzīvotāja portrets, kas ir profils, teiksim tā, kurš ir statistiski varbūt tāds mazliet gudrāks, tas biežāk ir vīrietis. Tas ir vīrietis ekonomiski aktīvā vecumā, respektīvi vecuma grupa 35, 44 gadi. Visbiežāk viņš strādā privātā sektorā, ir ar augstiem ienākumiem, dzīvo Rīgā. Savukārt, ja mēs skatāmies, kas ir tie iedzīvotāji, kuri biežāk ir ar sliktām finanšu zināšanām, tad biežāk nekā vīrieši, diemžēl tās ir sievietes, tās ir gados vecas sievietes, respektīvi 55 gadi un vairāk. Viņām parasti nav pārāk augsts izglītības līmenis, tie cilvēki ar pamat izglītību, vidējo izglītību. Ļoti bieži viņi dzīvo lauku reģionos. Es gan gribētu aizstāvēt tās vecākās kundzes, jo tik prātīgi, kā dzīvo pensionāri, man liekas, nedzīvo neviens mūsu valstī. Tas viens iemesls tas, ka vienkārši viņiem tās naudas ir mazāk, lai varētu viņu dažādā veidā izšķērdēt. Tieši tā, laikam. Sakiet, bet tas galvenais, kur mēs vislabāk orientējamies, jūs arī esat secinājuši pēc šiem pētījumiem, kas ir tās jomas, ko mēs tiešām pārzinām un kas ir tās vājās vietas? Tā spēcīgākā joma, kā jau minēja, bija tā personīgo finanšu plānošana un pārvaldība. Bet tas atrāviens no visām pārējām nebija pārāk liels. Un, tā kā to personīgo budžetu mēs kaut cik varam saplānot. Mazliet vājāki mēs esam uzkrājumos, zināšanām par pensijām, noguldījumiem un tam līdzīgām tēmām. Vēl mazliet vājāks ir mūsu zināšanas saistībā ar kredītiem. Bet šeit mēs tiešām nevaram runāt par dramatiskām atšķirībām. Ja mēs kopumā skatāmies to zināšanas līmeņus, tad jāsaka, ka visā šajās jomās viņi vērtējumi ir īstenībā kā viduvēji. Tas ir svarīgi. Viņi nav labi,
viņi ir ļoti tālu no teicamiem, viņi ir drīzāk kā viduvēji. Un, tad pa kredītiem mēs mazliet mazāk zinām nekā par citām lietām. Bet, toties mums ir labas iespējas augt. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka Nordea banka ir sagatavojusi šīs finanšu zināšanu rokas grāmatas. Paldies, ka radāt iespēju atnākt. Tad atcerieties vienmēr, ka zināšanas tas ir ierocis, ko jāmāk izmantot. Bet, lai to pareizi izmantot, ir pašam jāpieņem pareizi lēmumu. Tā kā jāpaļaujās uz savu galvu un uz finanšu konsultantiem. Bet ticēt viņiem var, bet šo informāciju jāizmanto ar savu galvu. Paldies jums! Paldies!